Re! Viss ēters ir te! Šī gada pašā sākumā Baltijas jūrā plosījās spēcīga vētra, kā rezultātā cieta kuģis Izabele. Raidījuma 4. studijas skatītājs ir vērsies pie mums ar jautājumu, vai visi bojājumi un defekti ir novērsti un vai tas ir drošs satiksmei. Somijas ūdeņos tātad 1.–2. janvāra vētrā viļņu augstums sasniedza 8 metrus, kad iepratim Latvijas krastam bija aptuveni 4 līdz 5 metrus augsta viļņa. Somijas ūdeņos tieši Olandu salas, kas ir Botnijas līča dienvidi, tur vējš ziemeļu virzienu varēja ieskrieties visa Botnijas līča garumā, un stiprākās vēja brāzmas sasniedz nepilns 42 metrus sekundē, kas ir Somijas rekords. Somijas ūdeņos nekad iepriekš tik stiprs vējš nebija fiksēts. Latvijā tik spēcīga vētra pēdējo reizi bija 2005. gadā, bet kādus bojājumus kuģim Izabele nodarīja šī gada vētra? Bija vētrā, varētu teikt, apdauzīts šis kuģa viļņlauzis. Viļņlauzis tika mūsu inspektoru klātbūtnē saremontēts, veikts pagaidu remonts. Ja jums ir mašīna un mašīnai ir noskrāpēts spārns, jūs esat ieinteresēts to mašīnu salabot, nevis braukt ar noskrāpētu spārnu. Vai vārdus salikums pagaidu remonts nav kas līdzīgs plāksterim, lai noskaidrotu, cik nopietni bojājumi ir nodarīti kuģim un vai tas ir drošs satiksmei, vēršamies pie Tallink, un pārstāvji no Igaunijas rakstiski mums sniedz atbildes uz vairākiem jautājumiem. Kuģim Izabele ir nodarīti bojājumi priekšgala durvju augšējā apvalka apšuvumam. Ir veikts pagaidu remonts, priekšgala durvis ir nostiprinātas slēgtā stāvoklī, lai izturētu līdzīgus laika apstākļus. Kuģis Izabele ir atzīts par pilnīgi drošu eksploatācijai, ko pēdējo nedēļu laikā veiktajās pārbaudēs ir apstiprinājuši eksperti gan no Latvijas, gan Zviedrijas. Šobrīd pasažieriem lielākās neērtības sagādā tas, ka nevar izmantot iekāpšanai un izkāpšanai ierasto ieeju. Šādiem pasažieru kuģiem 2 reizes gadā notiek pārbaudes, līdzīgi kā automašīnām tehniskā apskate, kuru veic abu gala ostu valstu inspektori. Šī ikpusgada pārbaude notikusi 9. janvārī. Jau pēc šī gadījuma Zviedrijas inspektori bija ieradušies Latvijā, pārbaudīja gan kuģi Romantika, gan kuģi Izabele. Visu pilno pārbaudu, kā tas tiek parasti veikts, tā skaitā arī kuģa korpusa apsekošana. Un nekādas kuģa apdraudējums, nekāda veida netika konstatēts, un nekādas piezīmes netika izteiktas. Un varbūt vēl tāda, ja jūs jautājat, vai kuģis ir drošs, tad Zviedrijas inspektori ar kuģi Izabele atgriezās Stokholmā. Tā kā tik spēcīga vētra, kā šī gada sākumā var nodarīt bojājumus kuģiem, svarīgs ir jautājums, vai tuvākajā laikā Baltijas jūrā nav gaidāms kas līdzīgs. Šobrīd nav nekāda izteikta tendenci, ka varētu vēl atkārtoties līdzīga vētra, kāda bija janvāra pirmajās dienās, kad Somijas ūdeņos bija pat 40 metru sekundē. Tāda prognoze šobrīd nav. Jo tuvāk pavasaris, jo cikloni tomēr kļūst vājāki. Tomēr tuvākajā laikā cilvēkiem, kuri plāno doties uz Stokholmu, iespējams būs jārēķinās ar kādām izmaiņām, jo, kā mums skaidro Tallink pārstāvi, pat labāk notiek sadarbība ar tehniskajiem speciālistiem, lai izstrādātu tālāko remontdarbu plānu, lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu priekšgala durvju funkcionēšanu. Nepieciešamie remontdarbi varētu ilgt 48 stundas, līdz ar to ir gaidāmas izmaiņas kursēšanas grafikā. Šos darbus ir plānots veikt tuvāko nedēļu laikā.